Nu jā, kas man nezina, man sauc Jānis Zepuks, pārstāvu Limbažu novadu, un esmu šodien bez lapiņas, un ja kaut kas noiet greizi, tad lūdzu nesodiet bargi. Ja? Gribu iedziļināties nedaudz vēsturē. Mēs visi atceramies Ģertrūdas ielas remontu, ja, Rīgā, kad krustām šķērsām viss tika pārakts, kad tika bloķēta satiksme, kad tika bloķēta uzņēmēja darbība, ja, un Rīgas doma visādi solīja. Mēs tur ātrāk un ātrāk beigsim, mēs tur izdarīsim to un šo. Un principā šis murgs turpinājās kaut kur 2 gadus, plus mīnus. Ja. Iedziļinoties vēl dziļākā vēsturē, 10 gadus apmēram iepriekš, es kā uzņēmējs vinnēju Rīgas domē un vinnēja Matīs ielas pārbūvu no Brīvības ielas līdz Grišāna Barona ielai. Aptuveni tāds pats posms kā Ģertrūdas ielā. Ja? Tikai mūsu uzdevums bija nedaudz grūtāks. Mums vēl bija tramvajas sliežu pārbūve. Ja? Un, kā jūs domājat, cik ilgā laikā es šo darbu izpildīju? 2 mēnešos. 2 mēnešos mēs izpildījām šo darbu, un darbu izpildījām aptuveni pa 6 reizes mazākām izmaksām nekā tas bija Ģertrūdas ielā. Ja? Morāli šim stāstam. Mācītājs stāvot kancelējā saka: klausieties manos vārdos, neskatieties manos darbos. Un šāda morāle ir lielākai daļai deputātu, kuri visu laiku kaut ko stāsta, sola, bet darbos ir čiks. Tad es teikšu tā: skatieties manos darbos, skatieties mūsu darbos, partijas darbos un neklausieties baumas, kas nāk no malas. Kas attiec uz Limbažu novadu, ja, tad es gribu pateikt, es kā ceļu inženieris noteikti darīšu visu, kas ir ar ceļiem saistīts arī, ja tikšu pie teikšanas, protams. Es nevaru darīt, ja es tur neesmu. Ja? Un darīšu visu, lai ceļi tiktu uzlaboti. Vēl paskatoties kartē, mēs redzam, ka Limbažu robeža ir ļoti liela kāpu zona. Ja? Un tur mēs vērsīsimies ar šīs jomas sakārtošanu noteikti. Ja? Nepieļausim kaut kādas kreisās celtniecības un to tā tālāk. Nu, un kas vēl ir svarīgs? Vēl svarīgs noteikti ir atbalsts uzņēmēju darbībai. Jo, kā mēs zinām, ka valsts asinsrite tā ir uzņēmēju darbība. Tāpēc balsojiet par suverēno varu un jaunlatviešiem. Paldies jums!